Labadiena! Radio Alise Plus virtuālajā studijā šodien mums ir tikšanās ar Latvijas Republikas klimata un enerģētikas ministru Kasparu Meļņa kungu, kurš pārstāv Zaļo un Zemnieku savienību. Kaspar, labadiena! Labdien! Tas, kas cilvēku prātus satrauc, un mums uz rādio arī daudzi zvana un interesējas un jautā, protams, zināmu paniku valstī ir izraisījis tas, ka nu pat ir februāris klāt, un it kā brīdināti mēs visi bijām jau krietnu laiku iepriekš, bet nu tomēr pārslēgšanās no Brel uz Eiropas elektriskiem tīkliem cilvēku prātus musina. Vienkāršiem vārdiem izstāstiet, lūdzu, kas ir Brel un uz ko mēs pārslēdzamies. Vienkāršiem vārdiem Brela tas saucamais enerģētiski lielā sistēma, kurā mēs tagad esam pievienoti. Lai saprastu, Brela nozīmē Baltkrievija, Krievija, Latvija, Lietuva, Igaunija. Ir tā pārtulko to Brela saīsinājumu, ko nozīmē. Un mēs jau no 22. gada elektroenerģiju no Krievijas un Baltkrievijas nepērkam. Un tad no 8. februāra mēs pievienojamies Eiropas centrālajai enerģētikas sistēmai. Tas tā ļoti vienkārši un ļoti īsi. Vai tas nozīmē, ka mums bija jāinvestē kā valstī arī jaunu elektrotīklu izbūvē, augstsprieguma elektrotīklu, es domāju? Tur laikam nedaudz vajag iet, atslēgšanās no Brela jau ir no 2009. gada. Līdz ar to ir milzīgs darbs izdarīts, ir vairāk nekā kopumā 2 miljardi kopējās investīcijas. Gan Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, gan arī Polijā gan ir izbūvēti vairāk, pirmkārt, stiprināti starpsavienojumi, tika izbūvēts arī tā saucamais kurzemes loks, un kas ir pats svarīgākais patreiz ir uzstādīti papildus tie sinhronie kompensatori. Baltijā viņi paredzēja 9, 3 katrā no valstīm, 3 Lietuvā, 3 Igaunijā, 3 Latvijā. Patreiz jau notiek testi, un pie mums Latvijā viens jau ir pilnā darba spārā, kas ir Grobiņas pusē, otrs ir Ventspils pusē, un vēl viens ir Latgales pusē, Līksnā pie Daugavpils, kas būs vēlāk garumā sāk savu darbu. Tie būs tie, kas uzturēs to frekvences stabilitāti. Cik liela ir Latvijas daļa šajos 2 miljardos eiro? Vairāk 100 miljoni. Te apskatās vairāk 100 miljoni bija, bet tas jāsaprot, ka tur ļoti liels īpatsvars ir Eiropas līdzfinansējums, vairāk nekā 85%. Te ir jāsaka, arī tiks papildus uzstādīts vēl tas saucamais power līdzfinansējums Eiropas, kas papildus ļaus sistēmas stabilitāti. Tas ir šogad jau plānots līdz septembrim, oktobrim uzstādīt vēl papildus tās baterijas, kas palīdz gan sistēmu sabalansēt, gan arī palīdzēs elektrības cenas vairāk sabalansēt, lai nav tāds, un arī uzturēt sistēmas stabilitāti. Tad būtībā tas nozīmē, ka šobrīd Latvijas elektrības tirgū par Eiropas Savienības pamatā par Eiropas Savienības līdzekļiem ienāk Eiropas Savienības elektroenerģijas ražotāji. Drīzāk sanāk, ka mēs par mūsu visu kopējo, arī mēs esam daļa no Eiropas, par mūsu visu kopējām naudām, mēs pieslēdzamies un kļūstam par Eiropas enerģijas sistēmas pilnvērtīgu sadaļu. Un tad mēs arī runājam, kas mums palīdz arī par tiem infrastruktūras runājot. Ja mēs zinām, ka mums ir izaicinājumi par starpsavienojumiem, tad tā jau vairāk nav Baltijas vai Latvijas problēma, bet tā ir mūsu Eiropas kopējā problēma. Un arī Eiropas kopumā mēs jau skatāmies uz nākotnē, jo patreiz ar Baltijas ministriem runājam par Eiropas fondiem, skatāmies, lai stiprinātu esošo infrastruktūru ar Eiropas atbalstu. Mēs šobrīd vairāk esam elektrības ziņā tā kā donors Eiropai vai pacients, kurš saņem no donora? Te noteikti atkarīgs kā kurā brīdī. Ja mēs skatāmies tad, kad ir liela nokrišņa, liela daudz ūdeņu un lieli vēji mūsu reģionā, tad mēs esam kā donors, kas dod enerģētiku, bet vasarā, kad ir sausumi vai ir bezvējš, tad mēs esam tie, kas ņem. Un tā ir tā, kas palīdz arī to sistēmu kopumā savienot, sabalansēt starp Baltijas valstīm un Eiropu. Un mēs jau tagad esam savienoti ar Skandināvijas valstīm, ar Zviedriju, Somiju, ar Poliju. Mums tagad ir starpsavienojums. Mēs jau tagad esam savienoti. Tādā ziņā nekas īsti jau nemainās. Un kas ir būtiski, mēs jau arī patreiz jau no 2022. gada nekādu elektroenerģiju no Krievijas neiepērkam. Tā enerģija, kas plūst cauri, viņa plūst uz Kaļiņgradu.
Līdz ar to tur nemainās nekāda situācijas tirgu, jo tas, kas bija tāds ģenerējušās jaudas, kur mēs redzam, viņas arī tāpat kā ir šonadēļ, tādas pats viņas arī būs nākotnē. Tur nekas nemainās no tā, ka mēs pieslēdzamies pie Eiropas centrālā tīkla. Nu, galvenais jautājums, kas satrauc cilvēkus, mani ieskaitot, ir, cik mēs maksāsim par elektrību, tad, kad notiks pārslēgšanās no Brela uz Eiropas tīklu. Nu, kopumā, skatoties gadu griezumā, mēs skatāmies, tie varētu būt līdz 5%. Tie, nu, mēs runājam, ka kaut kur uz vidējo maisaimniecības ir līdz eiro uz rēķinu mēnesī. Bet būtiskākais, lai saprastu par runāt par elektrības cenām, cik tas varētu ietekmēt, ir grūti tad saprast, kas varētu būt iemesls, kāpēc kaut kas mainās, jo tās ģenējošās jaudas, kas ir tagad, viņas arī būs. Jo mēs arī patreiz neiepērkam Krievijas elektroenerģiju, līdz ar to tirgu tas neietekmēs. Jā, kaut kādas mazas nieces mēs arī skatāmies, kā tirgus nostaigās. Tas, protams, kaut kāda nostaigāšana būs. Kas ir mūsu pats svarīgākais? Prioritāte tas, ka mājsaimniecībām vairāk nekā 80% ir fiksēta cena un ilgtermiņa līguma par gadu, diviem, līdz ar to viņus tas ietekmēt nevar. Nu, pat ja tā ietekme būs, tad mēs runājam par pēc kaut kāda gada vai diviem. Kopumā elektrības cenas iet uz leju, un arī šogad elektrība prognozēt, ka elektrības cenas samazināsies. Un pat ja būs kaut kāds ļoti ekstrēms cenu lēciens, mums ir izstrādāta jau tā precīzi mērķēta atbalsta sistēma, tā saucamā, kur mēs nesīsim uz ministru kabinetu un apstiprināsim, lai tiešām palīdzētu, ja būs tas ekstrēmais cenu lēciens elektrības cenām. Tādam scenārijam arī mēs esam gatavi. Tātad tās scenārijas tiek pieļauts. Vai arī, Mēs esam. vai arī teiksim, tā skrūvju pievilkšana ir gaidāma tā, šogad 5%, nākamgad vēl 5%, pēc 10 gadiem tie būs jau 50%. Nē, tā netiek plānots viennozīmīgi. Tas, ka vienkārši mums ir ļoti dažādi scenāriji, tāpat arī pie atslēgšanās brīža mums ir scenāriji un D un C varianti, ja no gadījumā notiek kaut kāda ekstrēma. Tie scenāriji mums ir. Mēs esam gatavi, un tas pats svarīgākais, ka tā scenārija ir izrunāta, lai visi būtu droši un gatavi. Tas, kas Nu, ir runāts par Rail Balticam arī nebija plānots tas, kas notika. Bet labi, atgriežoties pie elektrības, tātad tuvojas X stunda. Cilvēki satraukti, cilvēki domā, kur ņemt svecītes, kur uzstādīt ģeneratorus, kā ģenerēt elektrību. Vai, vai ir pamats bažām, un ko jūs teiktu, kā, nu, teiksim, tā, lai nomierinātu publiku, ko jūs teiktu, kas ir jādara īstenībā? Pirmkārt, ar to, ka mēs esam pilnībā tam gatavi. Tas ir plānots un kontrolēts tests, un tā darbība ir kontrolēta, ko mēs arī paši kontrolējam. Tas tās visas, es teiktu, pirmkārt, sāksim ar to, ka būtu ļoti uzmanīgiem pret visādām ziņām, kuras iesākās ar tekstu, es dzirdēju, vai man kāds teica, vienkārši pieiet ar saprātu, ieteikt sekot līdzi mēdījiem, jo mēs, pirmkārt, gan paši mēdījiem komunicēsim, cikos tiek uzsākts tests, kāda ir tā gaita, cikos tas ir noslēdzies, lai cilvēkiem būtu drošības sajūta. No cilvēkiem, protams, mēs aicinām uzlādēt mobilos telefonus, jo tāpat kā ikdienā kaut kādās vētrās notiek kaut kāda elektrības pārāvumi, nav nekur izslēgts, ka kāds nenotiek vienkārši pārāvums laikapstākļu dēļ. Vienkārši būsim gatavi un sekot līdzi notiekošajam, mēs neko nepamanām. Neparedzam, ka varētu būt kādi lieli vai vispār jebkādi starpgadījumi. Es teiktu, Nu, tajā laikam, pašā laikā, lietotu. jā, kas par es pārtraukšu, bet tajā pašā laikā lietuvieši ir gatavi pat, nu, tur tā kā pat militāri personas ir iesaistītas, lai uzraudzītu strateģiskos elektropārvades objektus un tam līdzīgi. Un, vai Latvijā, teiksim, vai mūsu drošības dienesti ir brīdinājuši, ka ir iespējams kaut kādas provokācijas šajā sakarā no Krievijas puses vai no Baltkrievijas? Drošības dienesti nav nekādu provokāciju vispār informējuši, ka kaut kas tāds iespējams varētu būt. Arī pie mums Latvijā gan zemesardze, gan visi attiecīgie dienesti jau ir paaugstinātā gatavībā un ir gatavi un arī apsargāt tos visus objektus un uzraugt. Tas arī patreiz notiek. Atgriežos varbūt sākumā minēju par Rail Baltica salīdzinājumu. Nu, šī sinhronizācija ir viens no tiem veiksmīgiem projektiem, kur mēs esam gan iekļaujušies ātrāk laikā nekā paredzēts, gan arī finansiālajā rāmī, kas bija sākotnēji uzstādīts. Un šis projekts jau ir uzsākts no 2009. gada, kas parāda, ka mēs arī Baltijā kaut ko varam veiksmīgi īstenot un pēc grafika neskatoties ne uz inflācijām, piegādēm un citām problēmām. Nu, tas, ko Bet jūs kas tikko teicāt, tas mana kā nodokļu maksātāja sirdi ļoti glāsta. Nē, tas arī parāda, kas ir svarīgs Eiropai, ka mēs varam lielos projektus apgūt laikā, termiņā un būt
tiešām arī veikt, un tas ir tas, ko mēs runājam ar Baltijas un ministriem, ka mums ir ļoti laba sadarbība. Un mēs arī skatāmies, kā turpmāk kopēju enerģētisko sistēmu varam uzlabot un kā pie tā kopīgi strādāt, jo tas ir ļoti svarīgi. Nu, ko, tā ir laba ziņa. Par praktiskiem soļiem. Nu, skaidrs, ka parasts iedzīvotājs tagad neskries uz veikalu un ģeneratoru nepirks. Un, es pilnīgi, nu, teiksim, es puslīdz esmu drošs par kaut kādiem 95%. Es esmu drošs, ka tas arī nav vajadzīgs. Bet vai nākotnē varētu būt kaut kādas problēmas ar elektrības pieslēgumiem sakarā ar to, ka šī sistēma tomēr ir nesen izbūvēta, tās jaunas apakšstacijas, jaunas starpsavienojumi un tā tālāk? Mēs tur nesaskatām nekādus riskus, jo, pareizi jau saka, tās visas apakšstacijas mēs jau izmantojam šodien un tagad. Arī visus starpsavienojumus mēs izmantojam šodien un tagad. Jā, mēs redzam, ir izaicinājumi, kas ir Esling 2 kabeļu bojājumi starpsavienojumi, bet mēs runājam ar Igauņu ministru par to, ka jau viņi plāno darbus līdz vasaras noslēgumam, viņi plāno atpakaļ atgūt ierindā. Jā, tie ir tie ikdienas izaicinājumi, kas ir sastāv mūsu kopējā enerģētiskajā sistēmā. Bet kas ir ļoti būtiski pie šīs situācijas, kad mēs atslēdzamies arī no brāla, mēs paliekam pirmkārt energo stabilitāti, drošāk, un tad sistēma būs mūsu rokās. Un tad jau vairāk neviens mūs nevarēs atslēgt, kā diemžēl notika ar Ukrainas gadījumu, kad Ukraiņas vienkārši atslēdz, un viņi nebija tam vispār gatavi. Šī gadījumā mums ir gan sinhronie kompensatori uzturēt, kas speciāli uzturēs frekvences, gan sistēma tam ir gatava. Un kas ir ļoti svarīgi, mēs arī varam dublēt Igauņu un Lietuviešu, mēs varam arī viens otru sistēmu dublēt, kas kaut kādā zināmā mērā dod papildus drošību, jo notiekot kaut kādām situācijām, mēs viens otru sistēmu uzturam un spējam balansēt, un tādā ziņā tas ir vēl drošāk un stabilāk. Nu, vienmēr sakot, bažām liela pamata nav. Un pārslēgšanās notiks tātad pakāpeniski. Viena valsts, otra, trešā. Tas viss ir saplānots, tas viss ir iepriekš saskaņots. Un tātad satraukumu iedzīvotājiem nevajadzētu būt par šo tēmu. Mēs visi strādājam, lai būtu tā, kā Igaunijas kolēģis teica, ka mēs, lai iedzīvotājiem, tur viņiem jautā, kā notiek atslēgšanās, tas ir, no rīta pamosties, iedzert tēju, kafiju, un tas atslēdzies. Ka tu iedzīvotāji pat nepamanītu tā situāciju, ka kaut kas mainās vai nemainās. No mūsu puses, protams, mēs visiem būs darba dienas, mums ir stingrs grafiks, mēs zinām, kāds ir process, ir atstrādāts variants un kam ir savs darbs. Un tas ir pats būtiskākais, bet mēs riskus neredzam. Patreiz ir sistēma ir stabila, droša, un noteikti mēs informēsim sabiedrību, iedzīvos par to, kā tas process notiek. Un mēs ejam uz to, lai labākajā gadījumā neviens pat nepamanītu, ka kaut kas vai tas pieslēdzies, vai atslēdzies, neviens to nav pat pamanījis. Nu jā, tātad praktiski vienīgais jautājums, par kuru mums varētu būt satraukums mazliet, un droši vien, ka daudziem arī ir tas, par ko šodien arī SEB banka savā finanšu noturības pētījumā ir konstatējusi, ka katrs trešais Latvijas iedzīvotājs uzskata, ka viņa finansiālā situācija pēdējā gada laikā ir kļuvusi sliktāka, un viens no iemesliem ir energoresursu dārdzība. Protams, tā nav tikai elektrība, tās ir arī degvielas, tā ir arī dabasgāze un tā tālāk. Bet tā jau vairs nav šīs dienas mūsu sarunas tēma. Katrā ziņā paldies, es saku klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim par to, ka nomierināja mūsu klausītāju prātus. Un lai izdodas viss tā, kā ir plānots, un lai mēs nemaz nesajūtam to, ka mēs esam jau klāt pie Eiropas elektriskiem tīkliem. Paldies jums par sarunu! Paldies, visu labu!